Čau, draugi, jūs Drop Studio kanālā, un mums būs šodien foršs detailing video par divām pilnīgi dažādām mašīnām. Viena būs balta, viena būs melna, bet ne par to ir stāsts. Viena mašīna jau pagājušajā gadā pie mums ir pulējusies, uztaisījusi tā kā apkopi, detailing apkopi, un tad viena mašīna vispār nekad nav pulēta, un tas ir pavisam cits stāsts, un es jums parādīšu un pastāstīšu, kur tad ir tās lielās atšķirības starp tām mašīnām un darba process, kāds tiks viņām veikts. Tā, draugi, es atvainojos par to, ka ļoti maz nāk video un to, ka mēs vairs neliekam tik regulāru saturu, bet viss tas ir saistīts tikai ar to, ka es vienkārši esmu visu laiku darbā, man arī ir grūti tagad atvēlēt laiku kaut ko nofilmēt, man ir riktīgi jāpumpē mašīnas un arī negribās jums rādīt tā kā sliktu saturu un galīgi tā, lai pilnīgi katrs video ir vienāds, jo jūs saprotat, ka detailings tas ir plus mīnus, tā kā līdzīgas lietas notiek mašīnām. Tāpēc es labāk izlaižu video nedaudz tagad retāk, bet es vismaz cenšos nezaudēt to kvalitāti. Tā kā es jums ļoti atvainojos, es neesmu nekur pazudis, vienkārši jūsu mazais Robčiks ir ļoti aizņemts šobrīd un viņam ir daudz jāstrādā. Bet drīz būs kaut kāda forša pasākuma, pieņemsim Pure Baltics Burnout Challenge, un tad tur tā būs tāds dzīvāks video un kaut kas ārpus detailinga. Es nevaru nofilmēt jums neko ārpus detailinga, jo viss man dzīve šobrīd sastāv no detailinga. Paldies par sapratni. Tā, tagad par mašīnām runājot. Pirmā mašīna, melnā mašīna, kas mums bija, tas bija Volkswagen Tiguan. Tiguan. Vai nu Tigans, vai nu Tiguans. Es nezinu. Cits saka Tigans, cits saka Tiguans, es saku Tigans, tā kā nezinu, kā pareizi izrunāt. Bet labi, tad es viņu saukšu par Volkswagen. Pirmā melnā mašīna Volkswagens. Klients, kas bija pie mums atbraucis, viņš nekad nebija pulējis. Salīdzinoši jauna mašīna, nav arī tur nekāds liels nobraukums, bet ar to mašīnu viss tas sapīgākais stāsts ir to, ka viņi ir braukusi uz tiem virpuļiem. Pirmā reizē cilvēki tā kā varbūt atšķirību nepamanā, bet tad ilgtermiņā tā mašīna vienkārši ar laiku kļūst matēta. Tā ir tieši tā situācija, kas notika manam klientam. Auto ir it kā melns, bet patiesībā viņš jau ir palēks, viņš vienkārši nespīd, ir matēts. Un pats trakākais, ko es jau tā kā sapratu pulēšanas tajā procesā, to, kad viņi brauci uz tiem virpuļiem, kad mašīna bija uzkarsusi klienti, jūs lūdzu nepieļaujat tādu pašu kļūdu, uz virpuļiem braukt ir nāvējoši, bet ja jums ir saulē uzsilus mašīna, tad tas ir vienkārši kategoriski ne. Kāpēc? Tāpēc, kad laka kļūst mīkstāk, kad viņi uzsilst un sanāk, kad, piemēram, veidot skrāpējums, uz viņas ir vēl vieglāk. Un attiecīgi, tad, kad laka uzsilst, viņi tā kā, es negribu teikt atverās, bet viņi kļūst tā kā mīkstāk arī nebūs vienīgais faktors, bet viņi, karoči, ir mīksti, jūs aizbrauciet uz tiem virpuļiem un viņi jums atstāja tādas iegriezums, ar kuriem ir ļoti grūti cīnīties, jo pirmkārt viņi ir daudz un visur, otrkārt viņi ir ļoti dziļi un tāda rezultāta, kāda es sasniedzu manam klientam, lai to sasniegtu, man nācās noņemt diezgan lielu lakskārtu, jo vienkārši viņi tika diezgan dziļi bojāti. Otrā mašīna, par kuru būs stāsts, ir balts BMW. Tas ir man ļoti mīļš klients, draugs. Tas ir Arnis. Paldies tev, Arni, par to, ka tu esi manā dzīvē un par visu, ko tu dari manā labā. Viņš vispār atbrauc pie manis pulēties jau pagājušajā gadā, un šogad mēs viņam uztaisījām tādu savu veidu apkopi. Pagājušajā gadā tā, ka tas auto ir braucis no Vācijas, un viņš uz tiem virpuļiem nebrauc, gandrīz nebrauc, vai neregulāri brauc. Bet auto atbrauc, viņš nebija tā kā šausmīgi jau defektiem, mēs viņam uztaisījām dziļo pulēšanu, jo es klientiem, kas brauc pirmo reizi, vienmēr piedāvāju sākt ar dziļo pulēšanu, mēs tad pilnībā sakopjam mašīnu, un tad nākamos gadus viņi jau brauc, un mēs vienkārši viņai uzturam to skaisto stāvokli. Šogad viņš atbrauc, pagājušajā gadā bija pulēt, viņam pa lielam bija jāpārsņem pāri tikai ar vienu pastu, un mēs viņam atjaunojam keramiku, un tas auto jau izstījās tā, kā viņam būtu veikt dziļā pulēšana, vienkārši tāpēc, ka viņš pa gadu nepaspēja viņu tik ļoti eksploatēt sliktā veidā, pieņemsim braucot uz tiem virpuļiem, lai tur vajadzētu taisīt kaut ko nopietnāk. Tātad pieņemsim ar melno mašīnu. Es nedēļu no vietas mocījos pārsvīdis, nogurs un nezināju jau, kā savilkt viss gals, un pieņemsim ar to balto mašīnu, kas ir BMW, tad mēs vienkārši pārskrējām pāri, tur uzlikām keramiku, viņa jau tā kā riktīgi čotki izskatījās. Ne tikai runājot par virsbūvi, bet arī par interjeru, salonu un melnā mašīna bija ikdienā aktīvi lietot, cilvēks tur visu kaut ko vadāt, darbojās ļoti daudz. Atkal baltais BMW, viņam bija
Tā mašīna, pats klients saka to, ka viņš tikai brauc uz darbu apakaļ un ik pa laikam viņš viņu pat saņemās izsūkt. Volkswagenam bija tāds liels kārtīgs darba apjoms, jo jau tur audumi bija bojāti un tādā garā un ar dziļiem netīrumiem kaut kas pat izliets, visur tur smilts, matu un tā tālāk. Ar to balto BMW bija pa lielam tikai tajās vietās tādas pamat, kura kāja nosists, protams, mēs tur ielīdām kaut kur dziļāk, kur pats klients ar putekļsūcei neiedomājas ielīst. Bet kopumā viena mašīna bija nolietot ļoti, pa otru plus mīnus labi rūpējās un tā kā tie divi darba apjomi nesalīdzinām. Kāpēc es to saku? Man ir situācija dzīvē bieži to, kad jūs man klienti rakstat. Visbiežāk tie jaunieši. Tie, kas ir pieaugušie, viņi zvana pa telefonu un paprasa visu, kā ir, kad var piebraukt, bet jaunieši visbiežāk atsūta savus auto. Viņi man nosauc auto modeli un gadu un pasaka, cik apmēram kaut kas izmaksā. Detailings un kā es to savā dzīvē daru, tas viss ir ļoti individuāli un vai grūti ir tādu konkrētu cenu jums pateikt, piemēram, ja es neesmu redzējis mašīnu vai ja jūs pat video vai bildes neatsūta, kā viņa saulē izskatās. Kā es saku, divas mašīnas, viņām ir diezgan līdzīgs gads, bet viņas eksploatācijas ļoti atšķirās, tāpēc ir arī grūtā pēc gada apmēram pateikt, cik tur viss varētu būt. Es jums pasaku vienu, tad jūs, ja es neesmu redzējis mašīnu, jūs jau viņu atzināt un tur ir kaut kas pavisam cits un tad ir grūti atrast to vidusceļu. Tā ir reti, bet tāda ir vienkārši situācija, un lai mazāk tā notiktu, tad man jums ir par to jārunā. Pirmais process, kas mums vispār neatšķīrās abām mašīnām, ko mēs izdarījām, mēs taisījām detalizētu mazgāšanu, ielienot kaut kādās spraugās, kārtīgāk tur atmazgājot diskus, noņemot dzelzi, un tā kā pirms katras pulēšanas, kas mums ir veikts servisā, mēs taisām detalizētu mazgāšanu, jo tas ir ļoti svarīgi, lai turpmāk tas netraucētu nekādīgi pulēšanai. Savādāk iedomājies, tu tur kaut ko rītīgi pulējies, es visu iekšā tā pulēšanā, un tad tu pamani to, ka rekur tur vēl kaut kas nav nomazgāts vai kaut kas nav izņemts, un tad tev atkal ir jātērē papildus laiks. Tāpēc uzreiz jādara visu kvalitatīvi, lai pēc tam tev pašam ir vieglāk dzīve. To es esmu jau sapratis pa gadiem. Uztaisījām detalizēto mazgāšanu abām mašīnām, tur samazgājām riepas, visu pa smuko. Tad mēs tam Volkswagenam krāsojam suportu pēc detalizētās mazgāšanas. Suports sanāca mums smuki, melni, kāda arī klients gribēja. Pirms tam bija galīgi sarūsējuši, tagad vismaz ir tā, ka viss izstāsta tur ļoti svaigi. Tā, man draudziņi, pastāstīšu, ko mēs izdarījām. Noņēmām diskus, mēs te izmazgājām, tā kā mašīna bija tiešām netīra šeit visu, mums pat kārtīgi visu brucinot tur ar ķīmijām, neizdevās uzreiz visu nomazgāt, bet es visu apstrādāju un visu čotku. Karoči, suporti, ko mēs darījām ar suportiem? Mēs viņus nokrāsojām, nenolakojām, mēs to izdarījām, teiksim tā, tas ir ātrais variants, bet tik un tā tur viss darbdiena aiziet. Ar sandi, kopīgiem spēkiem saslīpējām, nogruntējām, nokrāsojām. Rezultātā ir daudz labāk nekā bija, vismaz nekrīt vairs acīs to, kad viss ir sarūsējis. Un es saku, ka šitāds process, tā krāsa turēsies, 2-3 gadus. Piemēram, ja mēs darām savādāk, kad visu ņemam nost, nesam kamerā, tur smilšu trūklojam, visu to suportu, tad jau viņu kamerā krāsojam, lakojam, tas turēsies vairāk nekā 4 gadus točinu, bet tad ir jāpumpē visu bremžu sistēmu, un tas nav vienā dienā izdarāms, un tas process ir daudz dārgāks. Šajā gadījumā, kad disks nav pārāk atvērts, tas ir tāds labs vidusceļš, lai nav sarūsējis un ir smuki. Vēl viena lieta, ko es uzreiz gribēju izrunāt, tie, kas satraucās par to, ka šeit tiek krāsa uz diska, bremžu klučs spiež kopā šito metāla disku, un šitā krāsa noies nost tik līdz mans klients sākas braukt ar mašīnu un bremzēt. Tā kā šitas griežās, un šeit ir tāda metāla, kas šito metāla plāksni spiež kopā. Attiecīgi viss šitā krāsa vienkārši noies nost. Tas nav kritiski,
Šitā esmu vairākas reizes darījis, mani klienti nav sūdzējušies. Tā kā bremzes ir diezgan noturīgas, bremžu kluči. Viņi domā, ka vairākus kilometrus tur var bremzēt, nekas traks nenotiks. Pa pārējām lietām, kā es aplīmēju, tur, kur ir kaut kādas skrūves, kuras es zinu, ka mehāniķim pēc tam vajadzēs atskrūvēt, es viņus mēģinu visus aplīmēt, tā lai tie suporti pēc tam ir darba kārtībā, lai tur nekas neķerās un tā, lai mehāniķi man nelamā, kāpēc tas robs te ir viss nokrāsojis un nogruntējis. Laiks attiecībā pret rezultātu, man liekas, ir ļoti labs. Pēc tam abiem autiņiem mēs ķērāmies jau pie pulēšanas. Kā es minēju to, ka, piemēram, baltam autiņam tur pietika pārskriet pāri ar vienu pastu, un kur bija kaut kādi konkrētāki skrāpējumi, kas bija tur radušies. Piemēram, pa Vāciju braucot, tur ir liela ātruma, kas zina, tur ir autobāņi, un tur varbūt viņi nebrauc tik ļoti pa kaut kādiem krūmiem, bet tur ir dažreiz tā, kad atlido kaut kāds nepatīkams akmens, un tad tur ir viena konkrēta dziļāka švīka, kas man bija jānovāc, bet pārējais bija reāli čotka. Un, piemēram, par Tīvganu runājot, tur bija pilnīgi cits stāsts. Tur jau paši kapot izpulēt bija, pilnīgs murgs. Un arī runājot par formām, pieņemsim, tam BMW formas bija tādas maigas, vieglas, visur ielīst. Ar Volkswagen tur bija ļoti asi stūri, asas formas, un ja kāds no pulētājiem maniem runā, tad viņi saprot, pa ko es runāju, jo katrs stūrs un papildus izliekums, tas ir risks kaut kur kļūdīties, tāpēc jābūt vēl prātīgākam, jo es cenšos vispār nekad nekur nekļūdīties. Jābūt vēl prātīgākam, attiecīgi prātīgāks vairāk laiks, un tas lakas slānis, kas bija jānoņem, viņš bija vienkārši milzīgs. Jo, kā jau es minēju iepriekš to, kad dziļi skrāpējumi radās no tiem virpuļiem, nenormāli daudz aizņem laiku viena detaļa, gribās arī smuku visu klientam sataisīt, arī uz melnās mašīnas visu var redzēt daudz vairāk nekā uz baltās, un tā kā nesalīdzinām daudz vairāk laika aizgāja uz Volkswagen. Bet es atradu foršu pieeju tam visam, man ir šitāda lāpsta. Es viņu reāli saucu par lāpstu, jo viņa vienkārši milzīgs pulējamais aparāts, bet viņš dara savu darbu salīdzinoši ātri. Un ar Tīvganu bija tās daudzās formas, ar kur bija grūti izmantot viņu daudz kur. Bet, ja pareizi pielieto tādu aparātu, tādu lielu, un ja tu esi prātīgs, pirmkārt, tāda aparāta ir bīstama ar to, kā viņiem ir ļoti viegli kļūdīties. Un pulēšanā, kad tu kļūdies, tad tās kļūdas vairs nav baigi izlabojams. Tāpēc jābūt ļoti prātīgam, bet es ļoti uzmanīgi darbojos. Un šitā milzīgā lāpsta man palīdzēja diezgan iekonomēt laiku uz to pulēšanu, tāpēc, ka es varēju kaut kādu pamatu lielās virsmas uztaisīt ar šo, un tad jau atlikušo sadu taisīt ar mazākām un tādām parocīgākām mašīnītēm. Man mīļie skatītāji, tie, kas bija pietiekami uzmanīgi, pamanīja to, ka šeit pirms tam bija burti, viņi šobrīd šeit nav. Kāpēc viņi tur nav? Tāpēc, ka mēs viņus noņēmām. Parasti mēs tos burtus tur atstājam un apkurāt apulējam apkārt tiem burtiem. Bet šajā situācijā, kāda mums bija ar šo auto, tas, diemžēl, nebija iespējams. Un tā, lai izskatītos plus mīnus pieņemam un lai šausmīgi nekrīt acīs, jo, ja jūs pamanījāt, tad auto ir diezgan sliktā stāvoklī, tieši virsbūves ziņā, un viņam visur ir diezgan dziļas švīkas, kas ir radušās mazgāšanas procesā uz tiem virpulīšiem. Un pa lielam ir tā, ka ja mēs tos burtus nenoņemtu un mēģinātu tā kā apulēt apkārt burtiem, tad saulē kaut nedaudz uzspīdot varētu redzēt, kad ir viss apkārt burtiem saskrāpēts un matēts, un pa lielam tur nevar nekādīgi savādāk izdarīt, tāpēc, kad tie skrāpējumi ir diezgan dziļi, kas ir saistīts visdrīzāk ar to, kad saulē ir uzsilas mašīna, jo viņi melna, dēļ temperatūras laki kļūst mīkstāk, viņi ir iebraukuši nomazgāt mašīnu,
un šitie virpuļi riktīgi griežās spēcīgi virsū mīkstai lakai, un tagad tie skrāpējumi ir dziļi. Tāpēc mums nācās viņus noņemt, jo savādāk mēs vienkārši nebūtu smuki tur nopulējuši. Tagad tā, ne visiem patīk, ka tie burti tiek ņemt nost. Es arī cenšos visbiežāk neņemt viņus nost, bet šajā situācijā vienkārši nebija varianti savādāk. Runājot par saloniem, kā jau es minēju iepriekš, Tilganam bija piemēram kaut kas tur izlietas, un tur vajadzēja taisīt tādu padziļinātu skalošanu tiem audumiem un ļoti nopietnu ķīmisko tīrīšanu, kā arī tur bija divi dažādi materiāli. Man liekas, ka abiem diviem auto tas bija to, kad vēl ir kaut kāda alkantāras elementi, un ar viņiem vajag vispār ļoti prātīgi visu to darīt, jo audums ir ļoti jūtīgs. Bet uztaisījām padziļināt ķīmisko, izskalojām visu ar ūdeni, un pat ar gandrīz pirmo reizi viss bija kārtībā. Uz Volkswagen vajadzēja tos priekšējos beņus uztaisīt divreiz, jo bija padziļinātāk netīrumi, ar kuriem, diemžēl, pirmo reizi nesanāca. Tāpēc arī tā gadās diezgan bieži, kad salons ir nopietnāk palietojies, un pieņemsim, ja tur ir izlījusi kola vai kaut kas tam līdzīgs, ja tas šķidrums nav izvilkts uzreiz, bet viņš tur pastāv ilgāk, viņš tur jāēdās vairāk. Tāpēc, pieņemsim, kad iztīra salonu, ja viņš ir riktīgi netīrs, un viņš vienmēr jānogaida, kamēr viņš nožūs, jo kamēr viss ir mitrs, citi detaili ir uztais salonu, kamēr viņi mitri filmē rezultātu, kamēr viss ir mitrs, viss izstās labi. Tā, kad tikai izžūst, tad ir patiesībā kāda ir tā bilde rodās, un visi pleķi dažreiz izlien ārā, un tad liekas jau, kad, piemēram, man tā bija to Volkswagen, to, kad es domāju, tūlīt atnākšu, atdos jau mašīnu viss kārtībā, tie beņi tur tikai tagad izžū, un es redzu, ka tur ir kaut kāda pleķi, tad es tur ātri uztaisu tos pleķis, kas bija palikuši, fēni izžāvēju, un tad jau viss ir forši. Bet jā, tas ir tāds faktors, par ko vienmēr jādomā. Ar BMW runājot, tur tā, kā jau es teicu, viss bija diezgan smuki, pamatnetīrums notīrījām, abiem diviem saloniem apstrādājām gan audumus, gan plasmas detaļas, viss tā kā satīrījām, un ļoti patīkams rezultāts. Jo man salona detailings vienmēr patīk tieši pēc apstrādes, jo tad viss tās detaļas paliek tāds nedaudz tumšāks, dzīvīgāks, un kā mans čoms Vītols teica to, ka viņam uztaisīt detailingu salonam, sanāk, ka tev atgriež uz apakaļ nobraukumu, un reāli ir tāds feelings, jo tu tieši, kad sēdi salonā, tad tu arī visvairāk jūt tā kā to, nezinu, mašīnas dvēseli, es gribētu teikt. Runājot par BMW, viņam vēl bija foršs process ar to, ka mēs viņam iztīrījām motortelpu. Viņam viņa nebija galīgi dubļaini, jo pa grants ceļiem tur Vācijā bieži nesanāk braukt, bet ir manāma vienmēr atšķirība motortelpās no tā, kad viņi ir tā kā nedaudz netīri un ka viņi uztais pilnīgi perfekti un viņi tiek apstrādāti, tad tas sajūta no motortelpas ir daudz tā kā savādāk un patīkamāk. Un ja tur vēl ir kaut kādi dažādi krāsa elementi, tur piemēram kaut kāda sarkana trūba, kā bija citiem sporta auto, vai
Piemēram, mūsējiem BMW bija kaut kāda sarkana vada. Ja jūs redzat, ka tur ir kaut kāda papildus sistēma ielikt, un jūs zināt, kas tā ir pa sistēmu, kas ir ielikt tajā motortelpā, uzrakstiet komentārā. Es domāju, ka būs maz cilvēki, kas to zinās. Jūs varat mēģināt uzminēt. Tātad. Iztīrījām motortelpu, tur viss bija svaigs. Un uz BMW mēs priekšējiem lukturiem uzlīmējām foršu plēvi. Tie, kas skatījušies ir mans iepriekšējais video, varbūt atcerās to plēvu no citu BMW. Bet kā tā plēva strādā? Tātad viņi tiek uzlīmēti kā visparastākās plēvas, bet viņai ir interesanta īpašība, ka viņi reaģē savādāk uz UV stariem. Piemēram, tā plēva tiek uzlīmēta, un viņa iekšā telpās izstāsta pēc parastas aizsargu plēvas, un tumsā viņa izstāsta pēc parastas aizsargu plēvas. Viņi vienkārši caurspīdīgi, viņi nemaz īsti redzēt nevar. Bet tiklīdz sāk spīdēt saule, viņai notiek reakcija ar UV stariem, un viņa sāk aptumšināties tā kā pat pa sevīm. Sanāk, kad laukā spīd saule un ir gaiša, tā plēva aptumšina lukturs un izstāsta riktīgi stilīgi. Ja tev, piemēram, ir kaut kāds eņģeļa acis, tad sanāk, kad viss pārējais paliek tāds tumšāks, netik uzkrītošs, un tad tās eņģeļa acis leds vai forma, jūs saprotiet, par ko es domāju, viņi daudz vairāk izceļās, un mēs esam vairākiem autoņus līmējuši, un ja tur ir kaut nedaudz kāda interesantāka luktura, vienkārši viņi izstāsta daudz dārgāk, sulīgāk un īpašāk. Tiem, kad interesē, kā viņi strādā, jo es pats, ja kas līdz galam uz 100% nesaprotu, kā viņi strādā, bet ar klientu mēs runājām to, ka tas ir kaut kas ļoti līdzīgs tajām brillēm, kas pašatumšinās. Sandim arī ir tāds brills, ja kas, un ir tāds brills, ar ko tu izēji saulē, un viņas pašaptumšinās un paliek tā kā saules brills. Tā kā es domāju, ka tas princips kaut kā līdzīgi strādā. Tas ir labākais, kā es varu to paskaidrot, jo vairāk es tajā neesmu iedziļinājies. Pirms likt keramisko aizsargu slāni uz virsbūvu, es vienmēr apstrādāju stiklus. Mēs stiklus apstrādājam arī ar speciālu aizsargu slāni. Viņš ir domāts tam, lai skrien tas prom lietutiņš. Es domāju, ka liela daļa jau zina par to šķidrumu, jo viņš ir ļoti noderīgs, un es visiem viņu iesaku, jo tā ir lieta, kas tiešām palīdz braukt. Kad tu apstrādā to stiklu, lietas laikā tev tiešām ļoti uzlabojās redzamība. Es esmu pats pieredzi braukt ar auto, kuriem ir apstrādāts stikli. Tā, kad es Rīgā iekāpu pie taksista, kam nebija apstrādāts tas stikls, es biju ļoti apjucis, jo es vispār nesapratu, kā viņš kaut ko redz, un tad es viņam gandrīz jau viņu vietā pasūtīju un iesmērēju viņam kabatā to aizsargu pārklājumu, jo savādāk. Katru dienu cilvēks brauc ar mašīnu un neredz, kur brauc. Mēs sagatavojām virsbūvu sapulējot viņu. Pēc tam viss tiek aptaukots, un tad mums tiek uzklāta speciāla grunts, kas ir priekš keramikas. Tad mēs atkal gaidām diennakti, un tikai tad mēs varam uzklāt keramisko pārklājumu. Tad, kad mēs, piemēram, esam visu auto jau apstrādājuši, tad mums atkal jāgaida diennakts, un tikai tad mēs viņu atdodam klientam. Jo, lai visi tie procesi maksimāli labi turētos un viss notiek, kā tam jānotiek, kad vairākas gadus tas aizsargs slānis arī strādā, ir diezgan svarīgi nogaidīt visas tās stundas, un tā kā, lai tas process ir maksimāli kvalitatīvs un pēc instrukcijas. Jo viss ietekmē. Abiem auto uzklājam vienu to pašu keramiku. Tā ir vienkārši ļoti laba keramika, es ar viņu baigi neeksperimentēt. Es zinu, ka es viņu uzklāšu un ka točka viss būs kā vajag. Mēs pēc tam jau, kad bija apstrādāts auto, tad mēs arī apstrādājam plasmas detaļas. Viņām arī iedodam hidrofobu efektu, un kas ir pats svarīgākais, manuprāt, tas ir tā kā izmainās auto vizuāli. Piemēram, ir melns auto un ir balts auto, un uz melna auto, kad apstrādā plasmas, man personīgi liekas to, kad tas auto uzreiz izskatās dārgāk, jo viņš viss ir tāds tumšs un spīdīgs. Nav tā, ka tikai tā virsbūve spīd un tad tur kādā vietā ir izbalējis plasmas. Tā kā tas nav tas, uz ko mēs dodamies. Uz melnas tačkas apstrādātās plasmas viņi kļūst tādu svaigāku un visu dzīvāku, bet tā, kad uz balts mašīnas apstrādātos plasmas, viņi arī izstāsta svaigāk un dzīvāk, bet starp baltu krāsu un starp to, ka tas plasmas paliek vēl melnāks un tumšāks, palielinās tas kontrasts starp krāsām, un uz gaišākiem auto plasmas apstrādāšanas vienmēr izskatās drusciņ sulīgāk. Tas ir mans viedoklis. Tikai varbūt kādam labāk patīk uz melns, bet tas kontrasts starp krāsām palielinās, un tā mašīna uzreiz izstās daudz tā kā patīkamāk. Tā, draugi, tagad, ka es esmu jums pastāstījis īsumā par to, ko mēs tur izdarījām, apskatīsties uz rezultātu. Abi divi rezultāti, protams, kad ir labi, jo ar Volkswagen es tur nomocījos, ka man jau sirma atpalika, bet ar BMW
vienkārši mēs uztaisījām to ikgadēju apkopi, un tad viņš no smuka auto palika vēl smukāks un jau gandrīz perfekts. Ar Volkswagen mēs uztaisījām nevis parastu apkopi, bet mēs no pilnīgi matēta auto, kas vispār nespīdēja, un jau vairs nevarēja īsti saprast, kādā viņš ir krāsā, iedevām viņam to sulīgo, dziļo melnumu, un tas, ka tu skaties, viņš ir tā kā spoguls, un vēl tas pārklājums, ka tur uzliekās virsū, vēl tā melnā krāsa, vienkārši, kad tas klients man brauc projām, es skatos, un viss tik stiklaini spēlē, un, protams, kad ir melna mašīna, tikko pēc dziļās pulēšanas, vienkārši viņi izstāsta tik svaigi, stiklaini, tā kā spoguls, un pēc tādiem darbiem ar to balto BMW man ir ļoti liels prieks, kā mēs tur visu izdarījām, bet ar, piemēram, melno Volkswagen tur ir tā, ka es saprotu, ka tur bija viss ļoti slikti, un, lai sanāktu tāds rezultāts, kāds bija mums, tur vajadzēja ieguldīt milzīgu darba apjomu. Un pēc tādiem auto vienmēr, kad es jau viņu atdodu un redzu, kāds viņš brauc prom un padomāju, kāds viņš bija iepriekš, man ir tāda gandarījuma sajūta, es arī dēļ tā vienkārši dzīvoju. Ne pilnīgi tikai tāpēc, bet man ir vienkārši milzīgi gandarījuma sajūta, vienmēr saprotot to, ka darbs tika izdarīts labi un cik liels darbs, un ka es tur tik daudz stundas pie tā auto pavadīju, un to, ka tas viss nebija tāpatās, to, ka tā bilde beigās saliekās, nu ir tiešām daudz labāks tas kopskats, un tad man ir vienkārši prieks darīt to, ko es daru.